Sveiki, Kaspar. Tā, esmu pabeidzis pilnībā projektu. Tātad tā doma ir tāda, ka apakšā iet cokols, priekšējā daļa viens vesels un nu, tātad katram skapjam atsevišķi, bet kopējo konstrukciju es nedalīju pa sekcijām. Tātad viņi kā viena vesela, viena kopējā lielā un skapis ir atsevišķi, tas gan būs atsevišķs liekums. Tātad fasādes. Ar rokturiem tur vēl ir jautājums, kādus tad mēs izmantojam. Un vēl papildus jautājums, vai šīs te daļas mēs dalām vēl tur kaut kādas vai liekam plauktus ar maināmiem augstumiem šeit iekšpusē, vai arī neliekam. Tātad tas būtu viens. Nākošais. Tā, šito noņemsim. Nākošais tātad 3 pilna izvilkuma atvilknes. Arī ar kvalitatīvu furnitūru, tātad blums ar blumošanas. Un tieši tas pats ar rokturiem, tad jānolēm, kādus rokturus tad mēs tur liekam vai vispār liekam. Tālāk šeit ir falšs panelis, un pie falša panela būs pieskrūvēts 3 durtiņas ar virām priekš falša paneļiem, un tātad 3 segmenti iekšējie viņi ir sadalīti. Un viņi ir attiecīgi dziļumā, tā kā jūs gribējāt. Es saprotu, tas ir kaut kāds drēbju uzglabāšanai, droši vien kaut kāds drēbes, tātad ir šādi. Nu, lūk, tātad projekts ir sagatavots un skapis. Tātad skapis arī ar 2 atvēramām durvīm, eņģes blūmu. Un tātad, ko es izdarīju, lai nav skapis gluži, es saprotu tā, ka jums te vajadzēja 2 stangas, bet lai nav skapis gluži tāds ļurīgs, nu, principā tas ir ļoti augsts. Priekš šāda skapja, lai viena plātne pat pa sevi, tad šeit es ievietoju vienu plauktu statisku, tad viņš būs stacionāri pieskrūvēts. Un 2 drēbju stangas, viena augšpusē, viena apakšpusē, tad varēs kreklis un visu kaut ko tādu pakārt. Ja ir nepieciešams, tad šo daļu vēl var sadalīt, teiksim, šaurāk viņu uztaisīt, bet nu, te kaut kādam balstam noteikti būtu jābūt, lai tas skapis vispār ir kaut cik saturošs.